Iedomājieties, kādus brīnumus izspēlē cilvēku zemapziņa. Man viens klients stāsta, ka viņam ir attiecības ar sievieti, un 10 gadus viņi ir bijuši laulībā, viņam viss it kā ir bijis kārtībā. Viņam ir 3 bērni, un pēkšņi attiecības izjūg. Sarunas laikā mēs sapratām, ka viņš būtībā savu sievu ir kontrolējis līdz pašam sīkumam, līdz smalkākām detaļām, uzvilcies par visādiem sīkumiem, kas mājās ir bijuši, ka viņam ir ļoti svarīga kārtība. Viņš it kā ir rūpējies par kārtību mājā, bet ļoti agresīvā veidā. Viņam ir bijis svarīgi, ka sieva viņam velta uzmanību. Viņš ļoti gribēja daudz laika pavadīt visur ar sievu un bija greizsirdīgs, ka sieva izvēlējās pavadīt laiku kopā ar kādiem citiem cilvēkiem, bet tālāk viņš stāsta, ka viņam būtībā attiecības ar māti šobrīd arī nav kārtībā, un tas iemesls, kāpēc nav kārtībā attiecības ar māti, šobrīd ir tieši tas pats, ko viņš dara attiecībās ar savu sievu. Viņam nepatīk, ka māte viņu kontrolē, ka lien viņu darīšanās, ka uzspiež visur savu viedokli, ka cenšas pārlieku daudz uzmanības veltīt viņam, pārāk daudz parūpēties par viņu, pārāk tā kā uzskata par mazu bērnu. Un būtībā notiek tieši tas pats arī viņa attiecībās ar sievu, ka bērnībā iegūtās traumas un iegūto attiecību modeli, kāds viņam ir bijis ar māti, viņš to pašu neapzināti ir darījis arī savās attiecībās ar sievu. Un sieva jūtās tieši tāpat, kā viņš attiecībās ar savu māti. Nepatīkami, kontrolēta, pāraprūpēta, tā kā mazs bērns. Protams, ka šādas attiecības nav veselīgas, un tās ir nepieciešams sakārtot. Tālūk, neapzinātās zemapziņas programmas mums ļoti ietekmē dzīvi.